Viens no lielākajiem, protams, man ir bitcoins, ko es arī nepārdodu, un to es arī visiem saku. Mums ir komūna, par ko varbūt vēlāk pastāstīšu, kripto numuru 1, un es arī vienmēr laivos, mums katru otrdienu laivi 8:00, kur mēs ejam cauri tirgus analīzei, ziņām un tādām lietām, un bitcoins ir tā viena lieta, ko es turu, un es tikai piepērku klāt. Un ir tāda stratēģija DCA, jeb dollar cost average, ko tu vari darīt, tad es pirmo bitcoinu nopirku pa 54,000 tajā laikā viņš maksāja. Nu, ne jau pilnu bitcoinu, bet daļiņu no bitcoinu. Jā. Kā viņus sauc Satoshi. Ja mēs skatāmies, viens tā kā vesels bitcoins, tās mazās daļiņas viņas tā kā dēvē par Satoshi. Un es viņu nopirku pa 54,000 tajā brīdī. Pēc tam sākās bear markets, jo tirgus sadalās ciklos, ja, un bear marketā viņi nokrita līdz pat 22. gada janvārī bitcoins maksāja 17,000, bija nokritis, vai 16,000. Es šo vidējo cenu, ko darīju, DCA metodu dod to, ka tu ik pa laikam pēc kaut kādu summu vidējot visāk cenu piepērc klāt, un tādā veidā tu pamazini to vidējo cenu, par cik tu esi pircis. Šobrīd bitcoins mums ir nepilni kaut kādi 100,000, $98 šobrīd es runāju. Un man vidējā cena, ko es bitcoin esmu pircis, 29,000. Tā kā uz bitcoin jau sanāk jau cik x uztaisīt, un, protams, pārējais. Pieskāršoši. Jā,